Viss sākas ar kliedzienu, ar rupjas maizes riecienu, kas zin, kā tam beigties. Laiks taču mīl steigties, steigties, milzu mākoņi mūsu ezeros plātos, un milzīgs ir klusums, ar kādu es tevi skatos debes spogulī, lai paliek mūsu smieklī, kā nācām tā aiziesim. Apetīte rodas ēdot un ambīcijas augot. Tā par jau sasniegto nākotnes mērķiem sportā teica Lielvārdes nodas sporta laureāts Edgars Kļaviņš. Pērn viņš Latviju un Lielvārdi pārstāvējis paralimpiskajās spēlēs Londonā, tālēkšanā un skriešanā 200 metru distancē. Šī gada sezonas sākumu jaunais censonis raksturo kā ideālu. Es jūtos spēcīgs šobrīd. No Rio visu parādīs, vai es māku startēt lielās sacensībās, vai es nemāku. Noteikti uz Rio ir jābrauc. Jā, man ideāls vecums, 24 gadu tās. Tā ir jābūt manai olimpiādai, vai nu tajā ir, vai nav nekā. Kas bijis un kas vēl būs, vēl nāks rokenrols un vēl būs blues, bet nozīme ir tikai tam ceļam, ko tieši tagad ejam, nevis dzēnamies pakaļ vakarējam vējam. Es klanos gaismai, kura tagad krīt, un ceļam, kuru ejam, kur nav noslēpumiem kalan tur, kur dzīvi skatīt var no malas. Un kur sauriet santiek jūru un tur, kur milz un kā. Es esmu dzirdējusi, ka sportisti pirms sacensībām izmanto kaut kādus rituālus, vai arī līdzi ņem tādus kā talismanus. Vai tev ir kaut kas tāds? Man vienmēr būs baltas zeķes kājā, sacensību dienā, un tikai Nike. Tad man, kas vēl man pat, ir interesants piespraudītēm, kur numurus liek. Ja man tajā sacensībās ir gājis, veicies, es tās piespraudītas nākamajās vienmēr izmantošu. Līdz brīdim, kad neveicās. Kā neveicās, tā es viņas izmetu ārā. Bet jā, runājot vēl par kaut kādām mājnicībām, man ir interesanti, kad man ir vienmēr kaut kādas kustības iegājušas. Es vienmēr pirms starta apgrozu gredzenu, tad es vienmēr noslauku šitā muti, tad un tad es pirkstus vienmēr salieku priekš. Un pēc tam es šādi tā kā, lai sevi nomierinātu, salieku plauksas. Nezinu, man vienkārši aizgājis tā ir, un es tā kā pats neapzinātu vairs. Man, viss tas aiziet tā, bet es saprotu, ka es to daru. Arī treniņos man vienmēr ir, citreiz treneris saka, ātrāk. Man ir aizrādījumi pat bijuši sacensībās, ka man pasaka, kad es pārāk ilgi gatavojos startam. Liekas mazī. Skatīt var no malas, un kur sauriet santiek jūras.